Labvakar, brīvprātīgie, aprūpētāji, mediķi un īstenībā gribētos teikt visi atbalstītāji. Labvakar arī tiem, kas šodien mums ir pieslēgušies un ir otra puse ekrānam. Mēs dzīvojam laikā, kad viss notiek ļoti, ļoti ātri. Mēs klikšķinam, skrolējam un gribētos teikt pat ļoti steidzamies un skrienam. Un cena, kuru mēs maksājam par šo ātrumu, bieži vien ir pati dārgākā, kas mums ir. Un ticiet vai nē, bet tas ir laiks. Tas ir laiks, kuru mēs nekad vairs nevarēsim atgriezt. Un tieši tāpēc šodien šo pasākumu es gribu sākt nedaudz netradicionāli un atžgārni. Es gribu sākt ar paldies. Paldies jums, kas ir šodien šeit, veltījuši savu laiku, lai atbrauktu, lai pieslēgtos un lai būtu klātesoši. Paldies jums! Mums priekšā ir pasākums divās daļās, kur jau pavisam drīz mēs sāksim ar diskusiju sadaļu Klišs Skrols demence, bet pēc tam 19:30 turpināsim ar paldies koncertu brīvprātīgajiem. Nu ko, ķersimies pie lietas un es gribu teikt video studijā. Pastāstīt no paša sākuma. Pirmā mamma bija, kas saslimta. Jā, pirmā mamma, tas bija 18. gads, 2018. Viņa jau bija tā atmiņa, nu kā jau mums visiem, vai ne? Bet sanāca tā, ka man dēls dzīvo Anglijā, un viņu ģimenītē piedzima meitiņa. Un mani palūdza jaunie aizbraukt pie viņiem, palīdzēt, kā pirmais bērniņš un tā. Un mammai tika viss izstāstīts, ka es braucu pie viņas mazdēla un visu, un meita nāca pie viņas, jo vajadzēja arī ēst taisīt, tā. Un mēs caur WhatsAppu visu, filmējām un runājāmies un visu, un es tur nobiju pusotra mēneša, vai 2, jā. Un tad, kad es atbraucu, tad viss viņa mani vairs neatcerējās. Liekas, un es tā domāju, es un mani bērni domājam, ka tas viņai uz nervu pamata, ka viņa bija jau tā pieradusi, ka es vai ne, un pēkšņi manis nav. Un tad, protams, ka sākumā man bija ļoti tā, nesaprotami, ka viņa mani neatpazīst, nezinu, ja. Un vienā vakarā mēs ar viņu runājamies, un viņa man saka tādus vārdus, ka es nesaprotu, kāpēc mani meita pameta. Un sanāk, ka tie 2 mēneši, viņa, kaut kur es pazaudējos viņai. Es saku, māmu, es taču esmu tev meita. A viņa, ka nē. Un sāpīgākais varbūt sirdī ir tas, ka viņa dzīvo tagad savu dzīvīti. Viņa ir kaut kur, tur. Un viņa ar to domu dzīvo, ka es esmu viņu pametusi. Un es esmu prasījusi, tu mani pazīsti. Viņa saka, jā. Es saku, un kāds es tev esmu? Viņa saka, kaimiņiene. Citreiz saka, draudzene. Citreiz pasaka, ka kopēja. Viss kaut kas. Paldies par video, un ar šo es gribu aicināt uz skatuves TVNet grupas žurnālisti Ditu Darumu, lai sāktu mūsu diskusijas paneli. Dita? Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, klātesošie! Labvakar, tie, kas mūs skatās tiešraidē! Mani sauc Dita Daruma, un šovakar mēs runāsim par tādu gana smagu tēmu, un tā ir demence. Mēs tikko redzējām ļoti personisku stāstu. Ināras mamma nav vienīgais hospice māja paciente
ar demenci. Šādiem pacientiem hospice māju darbinieki sastopās bieži. Un, kā redzējām video fragmentā, demence nav tikai slimība, un tā nav normāla vecuma sastāvdaļa. Tā ir dzīve, kas mainās un maina mūsu tuvinieku dzīves. Un šovakar mēs runāsim par 2 demencēm. Par demenci kā diagnozi, smadzeņu slimību un digitālo demenci. Drīzāk kā laikmeta fenomenu, kā jēdzienu, ar kuru vairāk vai mazāk šajā ekrāna laikā sastopamies mēs katrs ikdienā. Un tikt skaidrībā, kas tad ir demence, ar ko tā atšķiras no digitālās demences, un vai digitālā demence var ar laiku pārvērsties slimībā. Mums šovakar palīdzēs 3 brīnišķīgi diskusijas viesi. Man ir tas gods uz skatuvi aicināt vispirms cilvēku, kura dēļ daļēji, kurš ir daļa no šī pasākuma, hospice mājas valdes locekli Žaneti Jansone. Kā otru viesi es aicinu neiroloģi Zani Annu Litaunieci. Aplausi. Un tagad man jāaicina uz skatuves cilvēks, kuru piesakot man sāk raustīties plakstiņš, jo viņam ir tik ļoti daudz tituli un dažādi panākumi, ka grūti tos visus uzskaitīt, bet es izvēlējos 2 titulus. Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors neiroloģijā un vadošais pētnieks, Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes izglītības un zinātnes direktors Ainārs Stepens. Labvakar visiem! Mēs tādā labā proporcijā esam 3 dāmas pret 1 kungu. Man patīk. Varbūt sāksim ar tādu iesildošo jautājumu visiem. Kurš no jums atceras draugu un tuvinieku telefonu numurus no galvas un cik daudz? Nu jā. Zāni, sāksim ar tevi, ja? Labvakar visiem. Jā, es domāju, ka varbūt savu telefonu numuru mēs visi atceramies, bet citus vīra, bērnu, varbūt arī, ka nē, vai ne? Nevienu tad? Nu, savu, jā. Savu tikai. Ok. Žanete? Es ļoti labi atceros tos telefonu numurus, ko lietoju jaunībā, kad bija vēl telefons ar ripulīti, bet uz to brīdi laikam savējo tikai, jā. Stepankungs? Jā, labvakar visiem. Es ar par šo aizdomājos, vairākas reizes esmu domājis, ka man līdzīgi, ka mēs drīz jau runāsim par demenci, tur tādu kognitīvu traucējumu ir, ka tos nesenos numurus, kurus mēs lietojam ikdienā, tos es nezinu. Bet savu klases biedru numurus, nemaz nerunājot par tiem, kurus arī ikdienā lietoju tādā jaunībā, tos es atceros. Jā. Cik tādi ir? Kurus es atceros no galvas. Jā. Ja es piedomātu, es domāju no saviem klases biedriem, es domāju, kādiem 5 mēs varētu piezvanīt. Jā. Apsveicami. Paldies. Aplausi. Nezinu, vai tas palīdzēs ilgtermiņā. Kāds sakars telefonu numuru iegaumēšanai ar demenci? Mēs vairāk parunāsim diskusijas 2. daļā, bet tagad pāriesim pie slimības demence. Un es gribētu sākt ar jums, Stepankungs. Varbūt tad īsumā pastāstiet, kas tad īsti ir vecuma demence un kas šobrīd zināms par vecuma demences izplatību gan pasaulē, gan Latvijā, un kāpēc tā kļūst biežāka un pēdējā laikā dzirdēts arī jaunāk. Tur sanāk vairāk jautājumu vienā, bet mēģiniet pēc kārtas. Jā, labi, paldies. Tad sākšu vispār ar demenci. Īstenībā, ja saka tā, vecuma demence, tādas nav. Nav un viss. Bet, ja runā par demenci kopumā, tad demence ir to, ko mēs saprotam ar vārdu demence, jo savādāk mums tas jēdziens tagad drīzāk jau tā kā paliek stilīgs, vai ne?
Un savukārt, ja mēs paskatītos latviski demence nozīmē plānprātība. Vecuma plānprātība. Nevis vecuma. Demence nozīmē plānprātība. Vecuma vai nevecuma, vienkārši plānprātība. Un savukārt, ja mēs paskatītos, ko tad plānprātība nozīmē, man liekas, katrs saprot. Tas nozīmē, ka prāta funkcijas tiek zaudētas. Līdz ar to demence pēc savas būtības arī apraksta, ka tā ir smadzeņu slimība, pie kam tā nav tāda vienas dienas slimība, tā ir hroniska, bieži progresējoša slimība, kuras rezultātā tiek zaudētas dažādas prāta spējas. Demences ir aprakstītas ļoti daudz. Vairāk, nezinu, kurš to saskaitīs, bet tur vairāki simti vispār ir aprakstīti. 200? Jā, kaut kas ap šito te, tur speciāli, bet ir cilvēki, kuri interesējās, tātad saskaitījuši. Un tā liekas, ka par ko te mēs tagad runāsim, kā tagad, lai vispār kaut kur tajā tiek cauri. Par kuru no visām, vai ne? Jā, bet tomēr tajā ir divi, varbūt arī labi, bet ļoti svarīgi fakti, man liekas, kas jāaptur prātā vismaz mūsu sarunas pirmajai daļai. Pirmkārtām, kad mēs runājam par demenci, nospiedošais vairums. Un ko nozīmē nospiedošais? Tomēr es gribētu teikt 90+% mēs runājam par demenci vecuma grupā, kas ir 60 vai drīzāk 65+. Tā ir viena lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Tātad no visām tām 200 aprakstītajām, kas var būt gan jauniem cilvēkiem, dažādi iemesli un tā tālāk, tur milzuma lielais skaits tomēr ir tā daļa, kuru mēs sastopām ārkārtīgi reti. Protams, mums kādreiz klīnikā, slimnīcā ir jānodarbojas ar dažādu diferenciālu diagnostiku un tā tālāk. Bet tomēr kopumā, ja mēs paskatāmies demenci kā stāstu, tad nospiedošais vairums tomēr ir cilvēkiem pēc 60, pēc 65 gadu vecuma. Un otra lieta, kas ir ļoti svarīga šajā ciparu kontekstā, ka no tiem 90%, kas ir tajā 65+ vecumā, 2/3 ir Alzheimera slimība. Un 20%, ja viena piekdaļa, kas kopumā veido gandrīz 90%, ir vēl tā, kas saistīts ar asinsrites traucējumiem un ar viņu kombināciju. Citiem vārdiem sakot, ja varētu medicīnā spēlēt totalizatorā, tad jūs to varat mierīgi darīt. Jūs zināt, ka jūs vinnēsiet, ja vismaz varat kādas reizes 5 likt. Jo, ja jūs teiksiet, ka šitā demence ir Alzheimera slimība, tad tā varbūtība ir ārkārtīgi liela. Līdz ar to tas, par ko mēs runāsim šodien, arī par visiem šiem riska faktoriem, par tiem rezultātiem, pārsvarā vai nospiedošajā pārsvarā ir par to patoloģiju, kas ietver Alzheimera slimību un viņas kombināciju ar asinsriti saistītiem traucējumiem, ja mēs sakam vaskulāru demenci. Tās ir divas fundamentālas lietas, kas noklāja faktiski 90% no vispār visas demenču laukuma. Par izplatību runājot, Latvijā oficiāli reģistrēti, tur tie dati ir aptuveni 4000 katru gadu tiek reģistrēti. Vairāk vai mazāk. Pagājušajā gadā bija pēc oficiālajiem datiem 4155, ja nemaldos. Bet patiesībā tas cipars ir krietni vien lielāks. Šaubu nav, mums tā jādomā, ka mēs neesam ļoti īpaši valsts. Kopumā pasaulē, ja mēs paskatāmies tikai ar Alzheimera slimību, bet mēs saprotam, ka Alzheimera tas ir milzīga daļa, ir apmēram šobrīd kādi 60 miljoni slimnieku. Ja mēs tā sadalītu proporcionāli, tad tām valstīm skaidrs, ka mūsu cipars ir daudz lielāks. Un tad jūs varētu uzreiz arī jautāt, kāpēc tā? Kas tad mūsu valstī tāds īpašs, kāpēc mēs to demenci it kā slikti diagnosticējam, vai tad mēs viņu neredzam? Nē, droši vien, ka tās atbildes ir vairākas, taču galvenā ir sekojoša, tās ir mūsu tradīcijas. Un es jums izstāstīšu piemēru. Mēs skaidri zinām, ka ir smadzeņu slimības, tur insults, tur demence un tā tālāk, bet ir sirds slimības, piemēram, miokarda infarkts. Un miokarda infarktu cilvēkam notiek, mēs zinām, kā viņu diagnosticē. Cilvēkam uztais kardiogramu, paņem noteikts biomarķierus asinīs un diagnoze tev ir rokā, ka tev ir miokarda infarkts. Ar Alzheimera slimību, un tas nozīmē, ka ar lielāko skaitu demenču tā nav. Tā diagnoze ir pārsvarā klīniska, tātad tu nav kaut kāda viena tāda pazīme. Skaidrs, mēs taisām dažādus izmeklējumus, kas mums liek tādu vai dod norādes, ka liela varbūtība jau mēs ejam tajā pareizajā virzienā, bet tas lēmums gala beigās ir tīri klīnisks.
Un mūsu tajā kultūrvidē ir pieņemts, ka tomēr, ja tu liec stādi diagnozi, tad tam jābūt kaut kā noteikti pamatotam. Un nepietiek tikai ar to, ar ārsta slēdzienu. Un savukārt, tā kā es pašā sākumā stāstīju, cilvēkam, kam ir pārsvarā demence, tātad 65 plus, biežāk daudz vairāk, gadu 80 un tā tālāk, mēs taisam izmeklējumus, kur 80 gados baigais brīnums, ka mēs atrodam kaut kādas ar asinsritu saistītas izmaiņas, tādas hroniskas asinsvadu, nav taču tās izmaiņas. Tāpēc ļoti bieži papīrs pacieš daudz ko, un mūsu kultūra vidē ir šī tradīcija to lietu norakstīt uz to, uz ko mēs varam parādīt, kādā veidā mēs to pamatojam. Lai gan skaidrs, ka patiesībā jau mēs neatšķiramies no citām valstīm un reālo demenču, tā skaitā Alzheimera slimības, ir nesalīdzinām vairāk, kā mēs esam viņus uzstādījuši. Bet tāpat laikā jāsaka, tomēr beidzamajā laikā mēs stipri progresējam un arī mēs aizvien vairāk redzam normālas ārstu slēdzienus, kurā skaidri rakstīts Alzheimera demence. Es varbūt pievienošos profesoram, ka tik tiešām mums ir jācīnās pašlaik mūsdienās arī ar to īstenībā vēstures mantojumu, ka demence un šāda veida saslimšanas bija tāda tā kā ļoti liela stigma, teiksim, par ko cilvēki nerunāja, par ko slēpa. Bet tagad tik tiešām pēdējā laikā tas, ka cilvēki runā, cilvēki tā teikt, ļoti interesējās par savu veselību, par savu tuvāko veselību. Tā ir ļoti pozitīva tendence, ko mēs kā ārsti, mēs ļoti priecājamies par to, ka beidzot šī stigma, ka demence ir kaut kas tāds liels bubulis, ko nedrīkst pieminēt, ka tas ir mazliet jau mainījies. Un mēs cīnīsimies, lai tas vēl mainītos. Vai tas ir tikai Latvijā, ka cilvēki runā vairāk par to, vai tas visā pasaulē arī? Tas ir īstenībā visā pasaulē. Man liekas, ka tagad mūsdienās mēs vispār dzīvojam tādā ļoti informācijas pārbagātā vidē, kur tik tiešām mums ir ļoti daudz pieejams visādas informācijas par to, kā dzīvot labāk, kā justies labāk, kādus uztura bagātinātājus mums lietot, kā mums vispār elpot, dzīvot un tā tālāk. Un ir stilīgi, ja tā var teikt, būt veselam un būt tādā labā veselībā un labā dzīves kvalitātē. Un tas ir arī visā pasaulē. Un tik tiešām tā stigma lēnām mazinās. Un tagad arī, tā teikt, mēs arī ar profesoru esam tādā lielā pētījumā iesaistīti, kur tik tiešām, es teiktu, ka visas Eiropas valstis ir apvienojušās, lai tiešām izstrādātu koncepciju, kā gan diagnosticēt demenci, gan mazināt šo sabiedrības stigmu, mazināt šo sabiedrības pretestību pret šo diagnozi kā tādu. Sane, es atvainojos. Varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk par šiem diviem pētījumiem ar Eiropas Savienības atbalstu, kas notiek. Ļoti sarežģīti nosaukumi, es neņemos viņus nosaukt, bet kas tieši tiek pētīts? Jā, varbūt es tad turpināšu ar to pētījumu, ko tā teikt, es tā kā iesāku par Jade Health, un varbūt par Mobile Coga profesors, jo viņš arī vada šo pētījumu, vairāk pastāstīs. Jā, tas ir tāds joint action, teiksim tā, kur tik tiešām ir iesaistīts gandrīz visas Eiropas valstis un tiešām gan speciālisti, gan medicīnas speciālisti, gan arī visi sociālie darbinieki, neirozinātnieki un vēl citas arī ministrijas un tā tālāk institūcijas, lai kopā izveidot tādu foršu plānu, kā mazināt stigmu, kā labāk ārstēt un kā labāk diagnosticēt demenci. Jo nav nekāds noslēpums, ka demences gadījumi pēdējā laikā tā incidence ļoti pieaug. Piemēram, vislabākie tādi ir, varbūt es neteikšu Eiropas datus, bet ASV datus, kur tik tiešām pēdējo 20 gadu laikā ir pa 140% pieaugusi incidence ar Alzheimera slimību.
Tad varbūt tas profesors. Profesors Stefan, par otru pētījumu 2 vārdos. Mums ir ļoti maz laika. 2 vārdos. Jā, gribat gan, lai izstāstu jums 10 gadu stāstu 2 gados. Es no otrā gala izstāstīšu. Tas ir tas, ar ko Zana Anna patās beidza. Kad demence it kā pieaug Amerikā pa 140% salīdzinot ar iepriekš. Kāpēc tā? Ļoti vienkārši. Nav tā, ka tagad pēkšņi tā demence būtu kļuvusi lipīga, bet ir tā, ka mēs esam iemācījušies ārstēt visdažādākās slimības, kuras agrāk neizdevās labi ārstēt. Sirds, asinsvadu, dažādas infekcijas un tā tālāk. Bet demenci mēs neprotam ārstēt. Dēļ tā pirmā cilvēki dzīvo ilgāk, jo cilvēki dzīvo ilgāk, jo demence ir vairāk. Tas ir atbilde par to. Un caur tas, ko mēs darām, mēs saprotam, ka demence tas jau ir pa vēlu. Un tad pasaulē mēs neprotam viņu ārstēt. Kāpēc mēs viņu neprotam ārstēt? Tāpēc, ka mēs daudz ko vēl nezinām par demenci, un it īpaši mēs runājam Alzheimer slimības kontekstā. Tas nozīmē, ka mēs meklējam tās pazīmes, kas varētu liecināt par to, ka tev ir risks saslimt ar demenci. Vai taisni otrādāk meklējam arī tās pazīmes, kuras varbūt samazina šo risku ar demenci. Tātad mūsu pētījums 2 vārdos ir veltīts tam, lai mēs apzinātu tos dzīves stila faktorus, kas ir saistīti vai nu ar lielāku vai mazāku demences risku nākotnē. Par riskiem parunāsim noteikti mazliet vēl. Žanete, pie jums gribēju vērsties. Cik bieži hospice māja savā darbībā sastopas ar demences slimniekiem? Klīniski nav nevienā koncīlijas slēdzienā ierakstīta diagnoze demence, bet jāsaka, ka 90% mūsu pacienti ir pazīmes, ka viņiem šī saslimšana tomēr ir. Un kādas ir varbūt tās grūtības rūpējoties par pacientiem ar demenci jūsu darbiniekiem? Viņas ir gan fiziskas, gan emocionālas, jo dements cilvēks ļoti bieži negrib sev pat laist klāt. Jā, neļauj sevi aprūpēt, viņi neļauj sev mazgāt, neļauj sev pieskarties, mēdz būt diezgan agresīvi. Un līdz ar to tas ir izaicinājums aprūpētājiem, tas ir arī pārdzīvojums aprūpētājiem, jo viņi ar vislabākiem nolūkiem grib palīdzēt tam cilvēkam. Un, kā tu vari nepieņemt, ka tev grib palīdzēt, bet ar to jāmāk sadzīvot un pie šī jāpierod. Kā šobrīd ir, vai demences slimnieki saņem hospice aprūpi? Pirms kāda laika mēs kopīgi risinājām šo problēmu, jo valdīja tāds diezgan liels haoss. Nebija saprotams, vai pienākas hospice aprūpe vai nepienākas cilvēkam. Kā šobrīd ir? Jā, mēs šo jautājumu esam precizējuši gan Nacionālā veselības dienestā, gan Veselības ministrijā. Tātad nav vispār nekāda diagnožu ierobežojuma. Arī demences pacienti var saņemt paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu dzīvesvietā, ja ir ārsta koncīlijas slēdziens. Tātad visi. Un tas sākums, kā vērsties pēc palīdzības? Sākums ir vai ģimenes ārsts nosūta dokumentus uz ārstu koncīliju, uz slimnīcu, un kas ir svarīgi, cilvēks pats nekur nav jāsūta, pietiek ar dokumentiem, vai arī, ja cilvēks atrodas slimnīcā, tad jau slimnīcā uz vietas ārstējošie ārsti var sasaukt koncīliju un pieņemt lēmumu, ka cilvēkam ir ierobežota dzīvildze un viņam pienākās šis pakalpojums mājās. Žanete, jums ir arī ļoti personīga pieredze ar demences slimnieku un ar slimnieku ģimenē, kas savā ziņā pamudināja aizsākt hospice māju, Hospice LV. Varbūt es lūgtu padalīties šo stāstu. Jā, laikam tas nebija saistīts savstarpēji, jo mana omīte jau bija nomirusi, kad es sāku strādāt hospicā, un kad viņa vēl bija dzīva, viņai bija diezgan smaga demence. Es neko nezināju par hospice, kas vispār ir hospice aprūpe, un sākot strādāt hospicā, es arī nezināju, kas ir hospice, jo es sāku kā projekta vadītāja. Un ar laiku tikai iedziļinoties, es sapratu, cik ļoti tas būtu bijis palīdzoši, ja šāda aprūpe ienāktu mūsu mājās un palīdzētu, jo ģimenes locekļi nav resursi, lai palīdzētu. Viņi ir tādā pat ellē nonākuši, kāda atrodas arī šis dementais pacients. Ja, un tā ir ļoti sarežģīta situācija gan pašam pacientam, gan arī visai ģimenei kopā.
ģimenēs, kurās ir demences slimnieki, ar ko ir grūtāk, ar to praktisko tikt vairāk galā vai ar to emocionālo? Vai tas ir tā līdzsvarā vienādi? Es domāju, gan tur ir jābūt milzīgai loģistikai, jo jāapzinās, ka šo cilvēku vienu nevar atstāt. Jo arī man otrai omītei, kura jau daudzus gadus, jau 20 gadus atpakaļ mira, viņai arī bija demence, un viņai šī demence izpaudās, ka viņai patika dedzināt. Un tas nozīmē, ka jāapzinās, ka tas ir bīstami ne tikai pašam cilvēkam, bet visai ģimenei vai arī visai daudzdzīvokļu mājai, kurā dzīvo. Un, teiksim, dotajā brīdī mēs burtiski pagājušajā nedēļā bijām spiesti atteikt vienam pacientam šo hospice aprūpu dzīvesvietā, jo slimnīcā ļoti atklāti pateica, ka cilvēkam ir demence, bet viņš ir vientuļš. Un viņam ir nepieciešams skābekļa koncentrators. Un mēs nevaram aprūpēt šādu cilvēku, jo kurš tad viņu pieskatīs tajā laikā, kad mēs nebūsim klāt. Paldies, Šanita. Varbūt es varu papildināt. Bieži atmiņas kabinetās, runājot ar tuviniekiem, īstenībā demences pacients ir kā maziņš bērniņš. Kā maziņš bērniņš, kuru visu laiku ir jāpieskata, kuram ir niķi, kurš varbūt nesaprot, kāpēc viņš dara kaut ko kā viņš dara. Bet tikai viena problēma ir tāda, ka maziņš bērniņš, viņam vēl nav tādas priekšzināšanas automātiskās, piemēram, darbības, ko viņš jau ir apguvis. Bet tam demences pacientam ir kaut kādas automātiskas darbības, ko viņš jau zina, piemēram, dedzināt, tātad uzraut to sērkociņu, ja, ko viņš pat neapzināti vienkārši māk izdarīt. Tāpēc tas ir daudz sarežģītāk pieskatīt demences pacientu kā mazu bērniņu, bet salīdzinājums un tā lielā rūpju, teiksim tā, tas apjoms un tas laiks, ko jāpavada, tas ir kā maziņš bērniņš. Man liekas, ka brīnišķīga filma, kurā tas ir redzams, ka cilvēks pārvēršas par mazu bērnu, slimojot ar demenci, ir tēvs ar Anthony Hopkins galvenajā lomā. Piekritīsiet noteikti. Ne? Jā. Iesim tālāk, laika mums ir ļoti maz. Varbūt parunāsim par riskiem. Kas tad ir tie riski? Kurā brīdī cilvēks nonāk riska zonā saslimt ar demenci? Ar ko mēs sāksim? Cepēnkungs, ar jums, protams. Es varu sākt. Riska zonā viņš nonāk pieaugot un novecojot. Tas ir pats galvenais risks. Jo mēs zinām, jo cilvēks vecāks, jo lielāks risks saslimt ar demenci. Pasaules veselības organizācijas datiem cilvēks ir jauns līdz 65 gadiem. Tātad pēc 65 gadiem risks arī pieaug. Tātad ļoti gudrs Pasaules veselības organizācijas uzstādījums vai sadalījums jaunajos pieaugušajos, vecākos pieaugušajos un senioros. Bet tas ir galvenais riska faktors, bet to mēs ļoti maz varam ietekmēt. Bet ir lietas, kuras ir zināmas, kuras mēs diezgan labi varam ietekmēt. Dažas ir vienkāršas un acīm redzamas. Pirmkārt, mēs varam uzlikt ķiveri, ka mēs braucam ar slēpēm, ar velosipēdu un tā tālāk. Jo mēs zinām, ka galvas traumas, it īpaši atkārtotas galvas traumas, ir būtisks riska faktors demencē. Mēs varam aiziet pie ģimenes ārsta, izmērīt asinsspiedienu, holesterīnu, jo mēs zinām, ka cilvēkiem faktiski jau, un tas brīdis ir tajā jauno pieaugušo vecumā, ka viņiem bija kādi 40, 50. Tas ir īstais brīdis, kad, ja tad tu nekontrolē savus sirds un asinsvadu riska faktorus, arī plus kāds holesterīns, cukuru līmenis un tā tālāk, tas būtiski palielina risku, ka tev būs demence vēlāk. Dažas lietas, kas ir ģenētiskas, tās arī tāpatās kā vecumu mēs ietekmēt varam maz. Mēs zinām, ka citas slimības, piemēram, depresija, vājdzirdība, ir tās, kas arī saistītas ar paaugstinātu risku vēlāk. Jūs minējāt depresiju, vai antidepresanti arī kaut kā ietekmē
Jūs domājat, vai ar antidepresantu var pasargāt? Vai antidepresanti veicina? Nē, drīzāk otrādāk. Šī ir laba diskusija par to, vai, piemēram, cilvēkiem, kam ir depresija, ja lieto antidepresantus, vai samazināt var demences risku. Droši vien, ka drusku tuvāk ir atbilde, kad jā, bet lielā atbilde ir tie, kam ir bijusi depresija, īpaši atkārtot dzīves laikā, ir lielāks demences risks nekā tiem, kuriem tāds nav. Jautājums abiem ārstiem, nezinu, kurš atbildēs, vai augsts IQ līmenis jaunībā var kaut kā attālināt demenci vecumā? Tas nav noteicošais, vai attīstīsies demence vai nē, bet jo augstāks IQ līmenis, jo mums lielāks kognitīvās rezerves. Un tad... Es atbildēju, varbūt, IQ ir tāds tā kā cipars, pareizi, bet mēs ļoti moderni runājam par tādu labu iedzienu, ko mēs saucam par kognitīvajām rezervēm. Un tas aptver kaut ko daudz vairāk. Tas aptver tavu dzīves pieredzi, to, kāda ir tava izglītība, kāds ir tavs ieņemamais amats, ar ko tu dzīvē esi nodarbojies, cik daudz ir bijuši sliktie riska faktori, tā skaitā dzīves stila riska faktori, tātad pārlieka ēšana, pārlieka dzeršana un tam līdzīgas lietas, un cik ir bijuši labo lietu, cik tu daudz esi mācījies, cik tu daudz esi sportojis un tā tālāk. Tā kā IQ varbūt būtu tā kā, es tā kā iespraucos pa vidu vienkārši, tā kā drusku pa maz, bet tas, to mēs saucam, ir kognitīvās rezerves. Jo rezerves lielākas, jo viņas ilgāk var kompensēt deficītu. Tas ir tāds komplekts, tas nav kaut kas viens, tas ir tāds komplektīši vajadzīgs, lai nebūtu šī riska. Tieši tā, tas ir tā kā doties kaujā. Ja tev ir tikai ķiveri, tad ir pa maz, bet tev vajag arī bruņu vesti un ko vairāk. Tā ir jā. Paldies. Un arī, ja vecuma demence ir diagnoze, tad digitālā demence ir jēdziens, sekas mūsu dzīvesveidām, kā jau es teicu. Tagad es varbūt vērsīšos pie auditorijas. Varbūt paceliet rokas tie, kas atceras savu ģimenes locekļu dzimšanas dienas datumus. Izcili! Izcili! Vienkārši izcili! Jā. Kādēļ es to jautāju? Ir kāds pētījums Trinitīs koledžā Dublinā 2007. gadā tika veikts pētījums, uz kur joprojām atsaucas visi, kas runā par digitālo demenci šodien. Un ko viņš atklāja, ka tikai 40% cilvēku, kas jaunāk par 30 gadiem šajā pētījumā, viņi spēja atcerēties tuvu ģimenes locekļu dzimšanas dienas, bet to vidū, kas vecāki par 50 gadiem, tā bija 87%. Tātad, paradoks, jo jaunāks, jo sliktāk atmiņa. Stepens kungs, es atkal sākšu ar jums. Te mēs pārējām pie digitālās demences. Es te gribēju pajokot, kas liecina par mūsu auditorijas vidējām vecumu. Jā. Jo rokas bija paceltas daudz, jā. Jā, man liekas, ka digitālā demence, tas ir neapšaubām atsevišķs stāsts. Jāsaka godīgi, man liekas, ka tas termins demence uz šo ir pārāk, nav īsti vietā. Un pateikšu, kāpēc. Man liekas, ka digitālā demence nav pelnījusi tādu nosaukumu, kas pēc būtības ataino tādu tā kā slimību un tā tālāk. Es izstāstīšu, kā es to domāju. Digitālā demence ir patiešām principiāli kaut kas cits, ja mēs runājam, ka klasiska demence, tā ir smadzeņu slimība, kura pamatā tur var būt dažādas, Alzheimers pamatā. Tad tas, ko sauc par digitālo demenci, tur nav nekāda sakara smadzeņu slimība. Tur ir kas līdzīgs, es pateikšu atkal piemēru, ļoti, manuprāt, vienkārši. Mēs zinām, ja kaut kādas citas slimības dēļ, cilvēks tiek imobilizēts, nonāk tā kā gultā, viņš kādu ilgu laiku nekustās, mēs zinām, ka viņam tur var muskuļi atrofēties. Mēs sakam, locekļi kļūst tīzli. Tad savukārt, ja tu nelieto savu prātu, tad tu kļūsti stulbs. Tas ir, manuprāt, latviski daudz labāks termins ir stulbums pārmērīgas viedierīču lietošanas dēļ. Normāls vārds, tā ir taisnība, tas ir stulbums. Ja mēs netrenējam savu prātu, dažādos aspektos mēs kļūstam stulbi. Nav tā, ka tie ir tikai kādi daži jaunieši vai tie, kas tur skrolē un tā tālāk. Šī problēma ir nesalīdzinām lielāka. Es gribētu teikt, ka mēs
gandrīz visi, es tā kā neapgalvotu par visiem, bet statistiski lielākā daļa mums piemīt noteikti elementi šī digitālā stulbuma vai stulbuma viedierīšu lietošanas dēļ. Piemēram, mēs liela daļa vairāk neprotam, it īpaši ceļojumā, orientēties bez telefonu un GPS. Kā agrāk cilvēki. Mēs tā neizmantojam, bet tā būtu tāda mazākā daļa. Tas vienkārši tāds piemērs, cik ļoti plaša ir šī digitālā stulbuma mērogs. Viņš ir, ja demence mērojama ir miljonos vai 10 miljonu, tad digitālais stulbums ir mērāms miljardos cilvēku. Tāpēc visiem tiem, kam ir pieejams viedierīces, jo pilnīgi noteikti mēs tās viedierīces izmantojam tādu funkciju veikšanai, kuras agrāk mums prasīja par kaut ko domāt. Un tagad mēs vienkārši nedomājam. Vai tas ir slikti? Skaidrs, kad ir slikti, viss ir tas, kas ir pa daudz. Jo droši vien, ka mēs nevaram nonākt tādā situācijā, ka mēs tagad vairāk nelietosim viedierīces, jo mēs ar to daudz ko varam izdarīt ātrāk un efektīvāk, un tas ir labi. Bet runa ir par šo samērīgumu un savukārt nesamērīgums. Tāpat kā citas pārmērības, tāpat kā pārmērīga alkohola lietošana, tāpat kā pārmērīga ēšana vai rīšana, noved pie noteiktām medicīniskām konsekvencēm. Un arī pārmērīga viedierīču lietošana noved pie noteiktas prātu spēju zaudēšanas. Un mēs zinām, ka visi šie prāti, jeb tā saucamie kognitīvie domēni, tie ir dažādi. Tur atmiņa, uzmanība, dažādas izpildu funkcijas, tā kā mums lēmumi jāpieņem, tā tālāk tur ir vairāk. Viņi visi cieši atkarībā no tā, kādā veidā mēs šīs viedierīces izmantojam. Ja otrādāk neizmantojam prātu. Jā, jūs tur klausīties kā muzikā. Es tomēr iejaukšos. Paldies, jā, tikai neiemiedziet. Miegs, starp citu, ir ļoti labs smadzenēm. Jā, un viedierīces ir viena no lietām, ko viņas traucē, ir miegs, un tas arī ir viena no cēloņiem šajam digitālajam stulbumam. Jā, bet es gribēju jautāt diskusijas dalībniekiem. Digitālais stulbums, tas izklausās tā diezgan skarbi, es teiktu. Bet godīgi un latviski. Godīgi un latviski, protams. Bet cik lielā mērā jūs klātesošie esat, gan jau jūs esat saskārušies ar digitālo stulbumu arī katrs no jums? Bet, protams, īstenībā man liekas, ka jebkurš no mums, man liekas, ka varētu pacelt rokas tie, kuri pēdējos, ko dara pirms aizmigšanas, kad paskatās tajā telefonā, un pirmais, ko dara, ka paskatās tajā telefonā, kuriem tā ir? Man citreiz tā ir. Diezgan bieži tā ir. Lai gan tas absolūti ir nepieļaujams labā miega higiēnā. Bet jā, ir mūsdienās tik ļoti vienkārši tādā, mēs jau esam slinki un mēs negribam neko tā baigi sarežģīt. Un tik vienkārši ir kaut ko paprasīt ChatGPT un ātri mums ir atbilde un rekurā veids mūs visur aizved tur, kur vajag vai ne. Bet tad atkal padomājot, kādas sekas, ja ikdienā visu laiku to dara, kādas sekas var būt. Piemēram, bija tāds ļoti labs pētījums Londonā ar Londonas taksistiem pirms vairāk kā 20 gadiem, kad pirms visas šīs mākslīgā intelekta ēras, kur tika mērīta Londonas taksistu, tā teikt, smadzeņu pelēkā viela, ja, kur tiešām tur pārliecinoši, ka viņiem tās smadzenes bija daudz attīstītākas un daudz reaģēt spējīgākas nekā citiem, teiksim, populācijā esošiem cilvēkiem. Jo viņiem jāatcerās, kur braukt. Viņiem jāatcerās, kur braukt. Bet, interesanti būtu tagad pamērīt. Kas tagad notiek ar visām navigācijām un tā? Jo smadzenes jau, ja viņām neliek strādāt, viņas jau arī nestrādā. Tā tas ir. Žanete? Es laikam neatšķiros ne ar ko no citiem. Arī ir piemīt kaut kāds digitālais stulbums, un tieši šonadēļ bija tāda smieklīga situācija. Domāju, Ditai jāpastāsta. Iegāju internetbankā un sapratu, ka es vispār neatceros PIN kodu, kuru es esmu lietojis 30 gadus. Un likās, ak, Dievs, laikam sākās.
Un, jā, reizēm liekas, varbūt arī pārmērīgs darbs rada kaut kādu demenci, bet jā, viedierīces absolūti mūsdienās nevar izslēgt, jo bez tām vairāk nav iespējams nekādā veidā izpildīt tiešos darba pienākumus. Stepenkungs, kā jums ir digitālo stulbumu? Diezgan labi. Es neesmu nevienā sociālajā tīklā. Apsveic. Paldies, es zinu. Bet es jums pastāstīšu, ka viena lieta ir tas, ko mēs redzam, ir kā acīm redzamās lietas. Un mēs redzam, piemēram, mūsu jauniešiem un bērniem, kas ir īpašā riska grupā un ļoti daudz lieto. Mēs redzam, ka viņi īsti vairs neprot lasīt, viņi nevar rēķināt, viņi nespēj akcentēties uz kaut kādiem noteiktiem uzdevumiem vai pievērst uzmanību pietiekami ilgi. Tā ir varbūt tādas atsevišķas, mēs izraujam tādus elementus ārā un sakam, vai, ka tagad īsti vairs nav labi, bet beigās tu to it kā var atrisināt kaut vai ar to viedierīces vai kaut kādu to palīdzību vai kaut kā atvieglojot tos risinājumus. Bet es jums gribu izstāstīt, ka īstenībā šī digitālā stulbuma sekas ir daudz, daudz plašākas un arī skatāmas caur citu skatpunktu. Jo tajā brīdī, kad mēs lietojām šīs ierīces, nelietojam savu prātu, tas maina mūsu paradumus. Un savukārt mūsu paradumu maiņa izraisa dažādas smagas, faktiski sekas, kuras mēs redzam ikdienā, gan es, gan Zana reāli kabinetā. Un par ko es runāju? Es runāju par neirotiskiem traucējumiem. Ka cilvēki, viņi vairs neprot komunicēt. Viņi ir pieraduši, viņi nespēja pievērst kādai konkrētai lietai ilgstošu uzmanību vai viņai pievērsties. Līdz ar to ir grūtības vispār kādā veidā noturēt. Es atvainojos, jūs domājat ar dzīviem cilvēkiem? Protams, ar dzīviem un tādiem, kas ir ikdienā. Kad tu esi pieredzējis, tev vispār ir grūti jau sāk iziet no mājas, tev ir grūti vispār uzsākt kaut kādu sarunu, normālu komunikāciju. Un tas skaidrs, ka tas noved gala rezultātā pie noteiktiem adaptācijas traucējumiem, kur izpaužās ar dažādām neirozēm un tā tālāk. Kas ir dažādas neirozes? Kādas visas modernās slimības, kur apkopām, kad veģetatīva distonija. Es nesaku, ka veģetatīvai distonijai un citiem neirotiskiem traucējumiem vienīgais iemesls ir viedierīces, bet mums jāpatur prātā, ka tā ir viena svarīga stāsta sastāvdaļa, līdzīgi tāpat kā citas atkarības. Tā ir taisnība, par to nav šaubu. Un līdz ar to tas mūsu, vai faktiski tā ietekme tas mūsu stulbums sāk palikt par globālu stulbumu. Tā ir taisnība. Un vēl viena liela lieta, ka jo mēs vairāk esam ekrānos un jo mēs vairāk esam viedierīcēs, varbūt mēs netik aktīvi esam ikdienā. Varbūt tā vietā, lai mēs ietu pastaigāties, mēs vienkārši nosēžam Instagramā vai TikTokā. Ja? Un tik tiešām, kā pēdējie pētījumi liecina, ka faktiski 45% ir dzīvesveida, dzīvesveids, ko mēs varam mainīt, un 45% mēs varam samazināt demences risku. Un viedierīces, pareizi, gan palīdz tīri informācijas ziņā, varbūt motivācijas ziņā, bet arī traucē mums tos 45%, kas ir labi gulēt, labi ēst, labi kustēties, visas pārējās lietas, tomēr tā kā īstenot. Jā. Bet ko darīt? Atteikties no Waze, atteikties no mākslīgā intelekta, ChatGPT, no Google, visu mēģināt darīt pašiem, atcerēties ceļus un izdomāt un izlasīt visas grāmatas. Mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, un es domāju, ka tuvākajos gados mēs tikai redzēsim, kas vispār tas, ko vispār mākslīgais intelekts un tehnoloģijas ir nodarījuši cilvēku smadzenēm un cilvēkam kā cilvēkam. Protams, ka mēs nevaram atgriezties kaut kādā alu laikmetā, un dzīvot meža būdiņā, lai gan varam, ļoti daudz tā izvēlās, bet ir tomēr jākustina ķermenis, ir jāēd pareizi, ir jāierobežo šīs ekrānu lietošana, jo tik tiešām pēdējie pētījumi liecina,
5 stundas dienā, tas ir vēl tā kā pieņemami, ka tiešām nerada ilgtermiņā nekādas tādas ļoti lielas sekas, bet ja tās ir 8+, tad gan palielina demences risku, gan visādi citādu saslimšanu, kas ir tādas kardiovaskulārās lietas, jā, insultu, infarktu, slimību attīstību. Jā, tā kā, Man atkal jautājums ārstiem. Kurā brīdī būtu jāsāk uztraukties? Es jau pirms diskusijas runāju ar profesoru Stepēnu, ka es, piemēram, neslēpšu, ir gadījies ielikt leduskapī televīzijas pulti un pēc tam meklēt viņu pa visu māju. Tad, kad otro reizi tas tā notiek, tad jāsāk uztraukties. Jā. Tad no otrās reizes? Jā, no otrās, jā. Tas tā kā līdzīgi tā kā izplatinēšanā. Tad no pirmās reizes, tā kā nav bail, bet īstās bailes ir no otrās. Tā kā jāsāk baidīties vienmēr no otrās reizes. Tas nozīmē jau par sistēmu sākt liecināt. Bet papildinot to, ko teica Zanāna, skaidrs, ka mēs nevaram atteikties. Tā mēs sakam. Īstenībā mēs varam atteikties. No štrunta vajag atteikties. No kaut kāda, es nelietoju nevienu platformu, tātad es nezinu, kur ir štruntīgāk, kur mazāk štruntīga, bet ja jūs prasītu man, kas no, Zanāna teica, 5 stundas dienā vēl ir ok. Tā, ja jūs padomājat, 5 stundas dienā ir tiešām ir ok. Tā. Ja mēs paskatāmies, labi, 5 stundas dienā tas ir viss kopā, vai ne? Tur ir, kā saka, dators un kaut kādas lietas, kuras tu dari un tā tālāk. Bet ja mēs tas taču nav ok. Nav ok, ka tu skrūlē kaut kādu bezjēdzīgu lietu, tu paliec trūls un tu paliec stūps. Bet ja neskrolē, bet ja lasa noderīgu informāciju? Droši vien, ka tas ir labāk, bet druscītīn labāk. Jautājums, kas kuram ir noderīga informācija? Jā, un tā, man liekas, tas ir tāds atšķirīgs jautājums, bet ir ļoti jāpiekrīt tam, ko teica Zanāna. Pasauli mēs nevaram izmainīt, un šī diskusija viņu neizmainīs tā pēc būtības, bet tas, ko mēs varam katrs izdarīt, mēs varam to kādu stundu dienā vai kādu no tām mūsu superaplikācijām tiešām var izdzēst. Un tā vietā var iziet ārā, noiet tādu labu aplīt līdz sviedriem, tā, kas apnīk staigā, tad cilvēki parasti sāk plēnāk garā skriet. Tā, kas sāk skriet, tad viņiem sāk no tā kļūst drusku atkarīgi, sāk skriet daudz. Un tas neapšaubāmi arī kaut kādā brīdī nonāk riska zonā, bet tā ir tāda daudz labvēlīgāka riska zonā. Vai arī apvienot, tā teikt, ejot, klausīties Spotify vai kādu podcastu labu, jā, tā kā, to visu var apvienot, bet jā, šīs te labās lietas, kas tiešām samazina demences risku un tiešām tā kā nodrošina to, ka lai mūsu smadzenes prāts būtu ass un lai mūsu tāda dzīves kvalitāte būtu laba, ir jāintegrē savā dzīvē. Gan laba sportošana, gan laba gulēšana, miega higiēna laba, gan arī laba ēšana. Jo tas ir pamats. Un ko mēs aizmirstam? Tieši tik vienkārši. Bet tā nelaime ir tāda, ka skrolējot un klikšķinot, mēs gūstam dopamīnu. Varbūt jūs varētu pastāstīt tuvāk par dopamīnu un dopamīnu cilpām, kā tās iedarbojas uz mūsu smadzenēm. Tieši ceļš uz depresiju un trauksmi un visām pārējām lietām. Droši vien, ka dažādi. Mums ir dažādi neiromediātori. Visi viņi vajadzīgi, visi viņi ir dabīgi. Dopamīns ļoti vērtīgs. Mēs tā zinām, ne? Bet dopamīnu var iegūt ne tikai skrolējot. Es gribētu teikt, lai dopamīnu mēs iegūtu un mēs būtu gandarīti, tai skaitā mums būtu tāda baudas sajūta, ir vesela virkne dažādu citu lietu. Tik jautājums, lai viņi sakā nepārvērst par atkarībām. Jo mēs zinām, ka tāda pārmērīga dopamīna lietošana vai atkarība no dopamīna ir daļa no narkotiku lietotājiem. Tur ir gan dažādi tie mediātori, kurais kādas tās narkotikas lieto, bet viena daļa ir tīpaši stimulatoriem neapšaubām iet šo dopamīnu ceļu un tam līdzīgi. Bet runa nav par dopamīnu. Runa ir par to, kā tu skaties uz lietām un kam tu tērē savu prāta resursu. Un vai tu
samierinies ar to, ka kļūsi stulbs. Tas ir retorisks jautājums, bet tas ir arī zināmā mērā valstisks jautājums, jo katram individuāli ir daudz vieglāk ir klikšķināt, bet es gribētu teikt, ka, man liekas, labs piemērs ir šodien vai vakar Austrālijā, kur es domāju daudz dzirdēju, ka līdz 16 gadiem ņēma un aizliedz un miers. Jo tur nenobriedušas personības, neapšaubām, viņi nespēja pieņemt lēmumus, viņi iet vieglāko ceļu, visi mēs tādu ietu, it īpaši, kamēr tā personība nav nobriedusi. Tas nozīmē, ka īstenībā, lai tas rezultāts būtu ārpus mūsu diskusijas, tam lēmumam ir jābūt valstiskam, viņiem jābūt pietiekami drosmīgiem, skaidrs kaut kādā mērā viņi vienā daļā sabiedrības var nebūt populāri, bet sabiedrība ilgtermiņā, lai viņa būtu vesela, visa veida atkarības nav labas. Un šī gadījumā šī ir tikai viena no tām, kā es teicu, dažādas. Tas tiešām darbotos, atkal aizliegt? Es gribētu teikt, manuprāt, nevajag vērtēt pa zemu šo aizliegumu spēku. Aizliegumam jābūt ir gudram, un viņam jābūt ir pamatotam. Jebko, ko mēs aizliedzam, droši vien ir jāspēj pamatot, kāpēc tas tā ir izdarīts. Un ja tas ir labs pamatojums, parasti tas strādā. Man neliekas, ka mūsu valstī vienmēr tas ir bijis tā ļoti veiksmīgi, bet arī kaut kādas droši vien veiksmīgākas, neveiksmīgākas lietas. Bet es gribētu teikt, Austrālija ir liela valsts, pietiekami bagāta, labi izglītota un saprot, ar ko viņi riskē un kāpēc viņi tā dara. Un es gribētu teikt, man vismaz no malas skatoties, šis ir ļoti labs piemērs, ļoti labs precedents, kādā veidā valstiski var rīkoties, lai mazinātu šo viedierīču pārmēru lietošanas raisītu stulbumu, globālu stulbumu, valstisku stulbumu, ka tur patiešām cilvēki, viņi neizmanto savu potenciālu, bet tam, kā es teicu, tam nav tikai tādas vienkāršas lietas, ka viņi vairāk neatcerās telefonu numurus. Nu labi, bet tam visam ir tālajošāki notikumi. Viņi neerotizējās, viņi nespēj iziet no mājas, neizejot no mājas, viņi ir fiziski neattīstās. Ar fizisko neattīstību iet pārējās fiziskās kaitas, tā viņi neguļ. Un tur, emocionālā piesaiste, attiecības, savstarpējās. Protams, cilvēki, sabiedrība kļūst slima. Un šī šobrīd ir viens no lielajiem faktoriem, kas padarīja sabiedrību slimdina. Un droši vien, ka nav tik vienkārši katram individuāli, katram kaut kas jādara pašam, bet arī sabiedrībai kopumā jābūt ir gudrai un jāpieņem atbildīgi lēmumi, tā skaitā politiski. Mēs esam tādas globālas katastrofas priekšā, jūsuprāt, ja mēs neko nedarīsim tagad tūlīt. Tas tāda žurnālistu spekulācija. Jā, es varu teikt gan jā, gan nē. Nē, es domāju, man liekas, mēs pat labāk vēl saprotam, vai mēs tā runāsim vēl pēc kādiem gadiem redzēs. Jo visi tie, kas tagad aug, viņi savus prātspējas viena daļa būs neizmantojuši, un viņi pieņems lēmumus, un attiecīgi jārēķinās, ka viņu pieņemtā lēmumu kvalitāte var būt tāda, kā var būt. Mēs jau tagad redzam jauniešus, ka viņiem reāli ir grūti pieņemt lēmumu. Paskatieties mūsu jauniešiem, ko viņi prot. Viņi prot uzdot jautājumus. Ļoti daudz jautājumus. Vēl vairāk nekā žurnālisti. Bet slikti ir tas, ka viņi nespēja dot atbildes un nespēja pieņemt lēmumus. Un tā ir viena no tām daļām, no tās mūsdienu komunikācijas daļa, ka tur ļoti ātri tu maini fokusu, tu uzdod vienu otru jautājumu, tur kaut kas tāds, bet kur tas sausais atlikums nav tā sausa atlikuma? Un tā neapšaubām ir riska zona. Jā, un īstenībā arī pēdējie pētījumi, kas, tā teikt, tādi preliminārie pētījumi, pēdējos 3 gadus tiešām ļoti attīstīts kļūst mākslīgais intelekts, un ka ir tiešām, tas arī tajā pašā ASV, pētīti bērni, kuri lieto šīs te gan viedierīces, gan mākslīgo intelektu, un tik tiešām, tā smadzeņu darbība, viņa nav tāda, kāda ir jābūt tajā vecumā. Un es domāju, tikai nākotnē, tuvākajos gadu desmitos, mēs tikai zināsim, kas vispār šis viss ir un ko mums šis lielais tehnoloģija lēciens, kas ir principā no Covid laika, ir nodarījis. Bērnam, kurš lieto ekrānus no 1-2 gadu vecuma, kas viņam draud 50 gados?
laba medicīna. Mēs zinām, medicīna kļūst aizvien labāk, dzīvos aizvien ilgāk. Bet tas, ka tev ir 1 vai 2 gadu vecumā, tu lieto viedierīci, manuprāt, nav nekas slikts. Jautājums, cik tu viņu lieto? Tas ir tāpatās, tā ka tu ēd. Tu taču, arī mēs ēdam, pat ne no 1 gadu vecuma, jau agrāk mēs ēdam. Jautājums, cik tu ēd? Vai tāpatās, ka tu lieto alkoholu? Labi, alkohols vispār ir slikts, tas ir tā, ja? Tur viss slikti. Bet viss tomēr pārsvarā atdurās tajā daudzumā. Un arī kā? Jā, un tieši tā, un kādā veidā tu dari, kam tu to izmanto, vai tas ir mērķtiecīgi vai nav mērķtiecīgi. Es gribētu teikt, ka man liekas, ka šās tāda apokaliptiskās diskusijas, tai labajam punktam jābūt tādam, ka mēs sākam ar demenci. Un demencē mums nav labu risinājumu tādu, ka mēs varētu ņemt un izārstēt. Tad savukārt tīzlumam tīzlumu var trenēt, un tu vari atgūt šo spēju. Līdz ar to arī ir pamatotas cerības, ka vismaz daļu šī viedierīču stulbuma mēs spējam tomēr atgūt, ja mēs mainām savus paradumus. Cits jautājums, ka tomēr tā atkarība var būt ar tik tālajošām sekām, ka daudzas lietas kādreiz ir grūti atgūt. Un viņas varbūt pat vairs tiešā veidā pat nav saistītas ar pašām viedierīcēm. Tās jau ir tās attālinātās, kas mainījuši tavus paradumus, kas maina tavu personību, kas maina tavu uzvedības veidu. Un tās mainīt ir daudz, daudz grūtāk nekā vienkārši ierakstīties vai izrakstīties kādā sociālajā kontā. Un arī cilvēciskās attiecības un līdz ar to arī demogrāfija. Bet tas galvenais jautājums, kas ir mūsu diskusijas nosaukumā, vai digitālā demence var pārvērsties par Alzheimeru? Kaut kādā etapā, protams, ka jā. Bez šaubām. Jā. Par to nav ne mazāko šaubu. Tikai paturēsim prātā, ka tas, ja mēs runājam par Alzheimer slimību, skaidrs, ka ne jau viedierīču lietošana ir galvenais riskfaktors. Nebūt, nē. Bet mēs jau pašā sākumā noskaidrojām, jo tev ir labākas kognitīvās rezerves, jo tev ir vieglāk pārvarēt dažādus demenču iemeslus, tā skaitā kā Alzheimer. Dažādas dzīves vētras. Pareizi, tā skaitā tās, kas nāk ar nosaukumu Alzheimers. Un ja tev nav tā kognitīvā rezerve ir tik, cik viņu ir, tad skaidrs, ka tev pārvarēt šīs vētras būs grūtāk. Līdz ar to, man liekas, atbildi ir vienkārši. Es atvainojos, Žanete ir atstāta novārtā visu laiku, es tikai dodu ārstiem vārdu. Varbūt nosauciet katrs 2 lietas, kā jūs ikdienā trenējiet savus smadzenes. Žanete. Darbs, mācības. Piespiedu kārtā jau sanāk trenēt, lasīt visu laiku. Laikam tas ir pats galvenais. Apgūt kaut ko jaunu. Un man ir arī otra recepte. Man ir suns, kurš izved mani pastaigāties reizēm. Diezgan bieži un reizēm pat negribot, bet vienmēr pēc tam ir liels gandarījums, jo tu neesi to laiku pavadījis tajā telefonā vai datorā. Stepenkungs? Man ir vietpūkstenis. Viņš visu par mani zina, tā skaitā pārdzīvo, ja es nekustos. Labi, Zane? Jā, es laikam palīdzu savām smadzenēm, mazinot stresu. Tās ir augstumpeldes un elpošanas vingrinājumi, kas vienmēr es iesaku visiem, gandrīz saviem pacientiem, tā teikt, kas ir atnākuši pie manis ar trauksmēm un miega traucējumiem. Jā. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Laiks jau ir beidzies. Krāsim kognitīvās rezerves, vingrosim, ļausim, lai mūsu suņi mūs ved pastaigāties. Mēs nevaram apturēt laiku, bet mēs varam mainīt savus ieradumus, un tāpēc rūpēsimies par savām smadzenēm, tāpat kā mēs rūpējamies par sirdi. Es ceru, ka mēs rūpējamies par savu sirdi. Bet es domāju, galvenais, ko būtu vērts atcerēties, ka dzīve nav mēģinājums. Mums netiks dota otra iespēja vai bonus spēles kārta. Kādu dienu rītdienas izsīks, un vienīgais, kam tiešām būs nozīme, būs tas, vai jūs patiešām esat pa īstam piedalījies savā dzīvē. Tāpēc dzīvojiet drosmīgi, dzīvojiet pa īstam, dzīvojiet dzīvi kā dāvanu. Paldies!